Ļeņina noslēpums. Kas viņš patiesībā bija un kāpēc viņu baidījās pat pēc nāves. Visi zina Ļeņinu kā dzelžaino revolūcijas vadoni. Viņa vārds ir uz visiem laikiem ierakstīts vēsturē. Viņa tēvu zina ik viens, bet ir stāsti, par kuriem nekad nerakstīs oficiālās biogrāfijās, jo tie biedē. Ļeņins cilvēks ar citādu likteni. No jaunības viņa apņēma līvaina aura. Draugi stāstīja, ka Vladimiru Uļānovu skatiens bija neparasti smags, it kā viņš redzētu vairāk nekā citi. Daži apgalvoja, ka viņam bija gandrīz hipnotiski pārliecības spēki, ka viņš varēja salauzt cilvēku gribu. Vien ar sarunu. Gados pirms revolūcijas Ļeņins esot stāstījis tuviniekiem, ka nedzīvos līdz vecumam un ka pēc viņa aiziešanas pasaules līks asinīs. Gandrīz visu viņa pareģojumi piepildījās ar biedējošu precizitāti. Leģendas stāsta, ka pēdējos 2 mēnešos viņš bieži teica noslēpumainas frāzes, it kā sarunājoties nevis ar cilvēkiem, bet ar kādu citu. Pēc nāves Ļeņina ķermeni nevienkārši pauzemēja, jo dokumentu un aculiecinieku atmiņas, kas liecina par dīvainiem rituāliem, kas tika veikti ar viņu ķermeni mauzolejā. Daži pat apgalvo, ka mērķis bija nevis saglabāt ķermeni, bet gan noturēt dvēseli. Un tomēr visbriesmīgākais ir vēl priekšā. Cirkulē spēcīgas baumas, ka KGB speciālo dienestu arhīvā aiz 7 zīmogiem ir paslēpts viens dīvains artefakts, kas atrasts pēc viena no Ļeņina personīgiem seifiem atvēršanas. Artefakts, par kuru ir aizliegts runāt oficiāli. Kas tas ir? Un kādu noslēpumu tas slēpj? Atbilde ir tik šokējoša, ka to joprojām tur slepenībā kā īpaši svarīgi.